Silts saulains 2012. Gada 24. aprīļa vakars. Jau 2 dienas biedrība Radivide pati saņem satrauktus telefonu zvanus no Laumas rajona iedzīvotājiem par to, ka speciālās ekonomikas zonas teritorijā Pulvera ielā 8, kur apsaimnieko HRC Libavu, jau vairākas dienas tiek cirsti ārā ne tikai krūmi, bet arī lielie koki. Sazinoties ar pašvaldības atbildīgajām personām, viņa atbilde ir vienaldzīga un nekonkrēta. Savukārt pašvaldības policija vispār ignorē pilsētas iedzīvotāju lūgumu ierasties teritorijā, lai uzmērītu izcirsto koku diametru un garumu, noskaidrojot, vai viss notiek legāli. Piepumpējām riteņa riepas un devāmies vakar ceļojumā. Mūsu kompānijā ir Eiropas brīvprātīgie, 2 serbi un 1 itālis, kā arī 4 pašmāju aktīvisti. Šis koks ir vairāk nekā 5, vismaz 10 metru augsts. Drīkst cirst bez atļaujas kokus, kuri ir ne augstāki par 1,3 metriem augstumā. Šim diametrs ir 27. Šis ir bērs. Vienalga, vai viņš ir šodien, vai vakar, vai aizvakar. 24 cm diametrā. Un mēs varam redzēt, ka viņš vēl joprojām sulo. Tātad tas ir atkal pārkāpums, jo koks ir cirsts pēc 15. aprīļa, kad pilsētas saistošie noteikumi saka, ka nedrīkst nevienu koku šeit pilsētā cirst. Visinteresantākais fakts ir tas, ka līdz ko kāds parādās šajā teritorijā un ko jautā, tad strādnieki uzreiz pārtrauc darbu, aizbildinoties ar nelielu teritorijas tīrīšanu, lai te vairs nerādītos narkomāni. Varbūt tie bijuši tādi narkomāni, kas pārtikuši no bēršu sulām.